Arī tad, kad jūs uzrunājāt, arī man bija tāds jautājums, ko tad mums, es domāju, muzejas prāt vētrai gan jau, kad būs tad, kad viņiem būs kādi 100 gadi, bet šobrīd es pieļauju, ka tas iemesls, kādēļ arī mēs tikām uzrunāti, ir pēdējā, nevis pēdējā, bet beidzamā, ja būs vēl, albuma Vēl viena klusā daba tieši nosaukums, jo tieši nosaukumā ir iekļauts, tā teikt, kā mēs zinām, ir tāda forma klusā daba, un es domāju, ka es varētu arī izstāstīt, kāpēc šī dziesma tā saucas un kāds bija tas radošais process, kā nonāca līdz tam, kad gan dziesma, gan arī albums guva šādu nosaukumu. Un pagājušā, jau aizpagājušā gadā, kad grupa sāka strādāt pie jaunā albuma, un ir skaidrs, ka vēl pirms kāds to dzird, gadu vismaz iepriekš grupa strādā tieši pie šī radošā materiāla, kas ir gan mūzika, gan arī dziesmu teksti. Un tā kā grupas dalībniekiem jau ir pāri tas laiks, kad dzied dziesmās tikai par es tevi mīlu, nāc atpakaļ un tā tālāk, tas nozīmē, ka ir vajadzīgi šie dažādi radošie impulsi, ko iekļaut šajos gan dziesmu tekstos, gan arī melodijās. Un pie šī albuma producēšanas mēs piesaistījām cilvēku vārdā Deivids Fields, un viņš bija kā A&R konsultants. Tas ir amats mūzikas industrijā cilvēkam, kurš iesaistās arī šajā visā dziesmu radīšanas un šajā radošajā procesā. Un viņš bija tas, kas principā grupu saliedēja tādā pirmatnīgā viņu saliedētības posmā, kādā viņi bija iespējams pirms šiem 20 gadiem, un viņš deva ļoti daudz un dažādus uzdevumus grupai. Un viens no tādiem uzdevumiem bija tāds, kad viņi vāca gleznu fotogrāfiju nosaukumus. Tas bija gan ejot uz muzejiem, gan meklējot internetā, un tad viņi pierakstīja aptuveni, manuprāt, bija pāri vismaz 100 nosaukumi, kas katram iekrita prātā. Un otrs no tādiem uzdevumiem no Deivida puses bija, kad atrodot vienu konkrētu gleznu vai fotogrāfiju, viņiem bija jāuzrakstā stāsts. Proti, Kasparam Rogam bija bilde, jo es tulkoju uz angļu valodu viņu stāstu, tādēļ es atceros konkrēti. Viņam bija bilde, kurā atradās divi mazi veikali, un tad viņam bija stāsts par tiem cilvēkiem, kas tur varētu iekšā dzīvot, kā viņi tur no rīta iet un satiekās, kurš pie kā iet ciemos un tā tālāk un tā joprojām. Un šai dziesmai Vēl viena klusā daba, tas teksts sākotnēji, kurš bija angļu valodā un arī saucās Another Still Life, arī tika sagatavots saliekot kopā šos gleznu fotogrāfiju nosaukumus, protams, viņus samainot tā, lai tas sanāk pēc tam konkrēti kā dziesmu teksts. Bet tā galvenā iedvesma bija tieši tas, kad grupa pavadīja laiku staigājot pa muzejiem un meklējot šo radošo iedvesmu. Jo ir skaidrs, ka mūzika un teksts, it īpaši teksta radīšanai, ir vajadzīgi šie ārējie dažādi impulsi, un tas var būt pilnīgi jebkas, un šī gadījumā tie bija muzeji. Un pēc tam mazliet vēlāk, kad jau albums bija iznācis un mēs veidojam arī publicitātes kampaņu, tad viens no tā teikt, projektiem mums bija sadarbībā ar žurnālu klubs, kurā tad, jo mums parasti nepatīk vienkārši fotosesijas vai vienkārši intervijas, mēs mēģinām to kaut kādā veidā pagriezt interesantu, un žurnālu klubs bija fotosesija, kurā katrs grupas dalībnieks tika fotografēts pēc viņa ieskatiem, kas viņam ir šī vēl viena klusā daba. Proti, kur viņš jūtās vislabāk un kur viņam šī asociācija ar šo nosaukumu ir. Un bija tenisa korte Renāram Jānim, bija kā reizi Jānis Jubals bija tas, kurš fotografējās Latvijas Mākslas muzejā, un mums bija ļoti atsaucīgi cilvēki pretī, tā kā viņš nevis satetovēja, bet ar hēnu uzzīmē visas tās elementus, kas ir albuma dizainā, un tad fotografējās Mākslas muzejā. Principā tāda bija tā saistība ar šo albumu, bet šeit sēžot un runājot, īstenībā es atcerējos, ka mums bija vēl viena saistība un sadarbība, kas bija, principā, varētu teikt, vairāk tāds cross-promotion, jo tādēļ, kad Arsenālā pirms 2005. Gadā bija izstāde Antonam Korbainam, kas ir fotogrāfs. Ja viņa vārdu jūs neziniet, tad es domāju, ka viņa vizualizācijas tas būtu sākot no YouTube, Depeche Mode, tīpaši Depeche Mode, viss vizuālais tēls, ko viņš ir veidojis, un viņam bija pirmā izstāde Latvijā. Un tas sakrita tieši ar laiku, kad mums iznāca albums 4 krasti,
kurš arī bija otrais albums, pie kura fotografijām Antons ir strādājis. Un līdz ar to tad sanāca, tad, kad tika rakstīts par to, ka Prāta vētrā iznāk albums 4 krasti, kurā fotografijās ir redzamas Antona Korbīna darbs, komats, kuram būs pirmā izstāde Arsenālā. Un pēc tam tas viss notika otrādi. Un mums par pārsteigumu, ko mēs arī nezinājām, izstādes atklāšanā, jo tādēļ, kad Antona izstāde saucās Mortals, kas nozīmē mirstīgie, proti, kad viņš fotografē daudzus zināmus cilvēkus, bet mēģina parādīt, ka viņi ir tikai cilvēki. Līdz ar to viņam šajā izstādē bija tikai portreti un nevis grupu fotogrāfijas. Un mums par pārsteigumu, tad, kad tika pārgriezta šī sarkanā lentīte, tad ieejot iekšā, viņš bija nolicis kā pašu pirmo bildi, kurā ir 4 krastu albumu vāciņš un pats ar roku uzrakstīja, ka tā ir Prāta vētra. Tā bija tāda vairāk, kā jūs teicu, ne tieši ar muzeju, bet principā tā bija tāda sadarbība arī. Un grupa arī loģiski ierunāja Antona izstādes reklāmas rullīti, ko viņi nedara pat saviem albumiem. Tā bija tāda pozitīva. Un, manuprāt, vismaz tanī laikā tā bija viena no apmeklētākajām ārzemju izstādēm Latvijā. Tā kā mūsu pieredze līdz šim ir šāda.